Sušins. Mētiens bīstam vārtu priekšā, tur īsti neredzēja vārdsargs. Un Lielupē neizraida arī pārā no zonas. Notur Ripa Edgars Indāns. Notur Ripa zonā pie Ripas Oskars Ūdris meklē, kam dos Sušinam. Sušins gatavojās, metiens, mēģināja pielabot. Vārtī! Vārtī! Numur 26. Edgars Indāns gūst vārtus. Un izskatās, ka nu jau bija pilnā sastāvā Lielupa, tā kā vārti ir gūti vienādos sastāvos. Rezultāts 1-0 par labu Patriotiem. Jā, un Edgars Indāns gūst šo sezonu pirmos vārtus. Tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Neko? Komandas iešanas neko nenozīmē. Tas neko nenozīmē. Netiks augstas. 200 ar kaut ko eiro, viņš man teica. Kā es pazīstu viņu, mēs esam kopā spēlējuši floorbalu savu laiku, un viņš ir uzsācis hokeja gaitas, un viņam patīk, un to kas šķēliens no distances. Rezultāts ir 2-0, vārtus gūst Mairis Alksnis. Tas ir Mairis Alksnis, rezultāts 2-0, mēs aizrunājamies, bet kas par šāvienu? Pārspēts tiek mums Ojārs Kuznecovs. Starp citu, 2 Ojāri mums šodien ir vārtos. Tieši tā? Jā, tas tā kā Ojāra battle. Ojārs pret Ojāru. Jā. Bet jā, Mairim Alksnim arī šie ir pirmie vārti šo sezonu. Lūdzu savas inbox Latvijas helpa savām mājām, varbūt zini, kāpēc viņus izmanto un viņus liek aiz vārtiem. Matrečs? Jā. Nezinu, tas tā kā agrāk zinu, kur cilvēki liek dzīvokļi tepiķi pie sienas. Nav nekāda skaidrojuma. Vārti! Andris Turks gūsta vārtus! Un atklāt sakot, es neredzēju, kā viņš viņus gūst. Tu vari šobrīd pastīties noteikti atkārtojumā, ko nodrošina Erst Finance. Jā, Erst Finance atkārtojums mums saka, ka tur bija vārtus priekšā moments. Ripa atlēc veiksmīgi uz nulles, un ir rezultāts 3-0. Patrioti izvirzās vadībā. Ripu dabū Savickis. Piespēldos. Devu piespēli Kasparam Kukšam mazliet neprecīzi, neizdevās. Bet izskatās, ka Edvards Savickis pēc 2 minūšu noraidījuma grib laboties, un to viņš arī izdara. Viņš gūst vārtus un izvirza savu komandu jau neapskaužamā vadībā ar rezultātu 4-0. Un tas ir nopietns pieteikums priekš 3 punktiem. Un redz kā, Dzintra Magona, tavs dēls ir guvis 4. vārtus savas komandas labā. Un, manuprāt, tev tagad smaitas sajā, vai ne? Labi, Lielupa mums ir uzbrukā Markevits. Markevits uz vārtu priekšdevu piespēli. Mēģināja uzšķelt, bet nesanās. Manuprāt, tur Andris Lopatko izdarīja. Uldis Dreimans laužās uz vārtiem, tiek apturēts. Tālu piespēle pārtvērtā. Uldis Dreimans ar Ripu tiek kavēts. Aizturētais sots. Lielupē met un vārtī! Lielupe juniors aizturētā soda laikā gūst vārtus. Skatīsimies protokolā, kurš no spēlētājiem tas bija, jo tur vairāk izpildīja metienu. Jā, tur bija bīstams moments, kurš, manuprāt, sākās ar Aleksandrovu kļūdu, metot ārā Ripu no zonas, kur pārtvēra Lielupu, un tad jau sekoja noraidījums, aizturētais sots, un beigās tomēr ar gaļu izcīnīja to, ka dabūja metienu un vārtu. Abi Ojāri mums šodien ir ielaužās. Mēģināsim arī vēl nolasīt. Metiens vārtī! Numur 10. Aleksis Markevits gūst vārtus. Redz kā, ne? Labi, var pa minūti 2 gols iemest, var. Nekas nav beidzies. Ņem savus vārdus atpakaļ, šī spēle ir beigusies. Nav viņa vēl beigusies. Varbūt šī brīdī kāds tieši domāja, es jau iegūstu namēja pogu, bet šeit tev Lielupe gūst vārtus. Tiekšā. Un mini, ja šāds rezultāts paliks, bet, pagaidām. Vārtī! Līdz ar
Lielop gūst vārds, bet es redzēju, ka vēl bija 0,1, tur 0,2. Un vārds skaitās, tā kā rezultāts ir 3-4, uzvar Patrioti, bet nu ne bez drāmas Lielupa juniors Malačs visu cieņu. Par šādu spēli līdz galam iedeva, kā saka, iedeva iekšā liks sajust, ka nav nemaz tik viegli, ja, un pēdējā minūtē 2 gols guva. Ko tu zini, var ātrāk būt kādu vairākumu izmantojuši un būt tagad 4-4. Jā, labākie spēlētāji. Lielups juniors rindās numur 21 Kristers Liepiņš, kurš guva pirmos vārtus savā entuziastu hokeja līgas karjerā. Un numur 99 Andris Turks, trešo vārtu autors. Jā, Ivo no jums atvedās. Ar jums šodien kopā bija es, Artūrs Folkmanis. Un es, Ivo Rēniks, patīkam vakaru. Un visu labu. Visu labu. Jā, rezultāts tāds, kāds viņš ir, 4-3. Spēle, manuprāt, diezgan līdzīga. Sākumā mēs stipri vairāk, manuprāt, uzspiedām. Puiši pretī arī tādi jauni. Paskriet, var, mīl, lielākā daļa arī māk. Tieši tāpat kā mēs. Bet, mēs izmantojam vairāk savas izdevības. Viņiem devām sākumā mazāk. Protams, kaut ko pamaisīja mūsu kļūdas. Kāpēc viņiem izdevās mazliet ieiet atpakaļ spēlē. Trešo ripu līdz ar beigu signālu, varētu teikt, principā, puiši Malačs cīnījās līdz galam, bet, uzvarai bija jābūt mūsu, pēc visas spēles gaitas, un tā arī bija. Principā arī viss.